Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Šodien vēlos parunāt par to, kas ietilpst manās slāpēs, manās ilgās. Manās slāpēs ietilpst tas katru dienu lasīt Bībeli, lūgt Dievu, katru svētdienu iet uz draudzi, kalpot Kristu. Man ir slāpes un ilgas pēc viņa un pēc viņa tūma. Man šeit, vienkārši šajā Facebookā man sanāca tāda diskusija, kādu tuvu brāli, dārgu brāli, un viņš šeit, ka viņam vairs nekad nesauks un vairs neslāps. Jo par to runāts ir Bībelē, ja mēs lasām Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu, tad tur ir rakstīts par kādu sievieti, samārieti, kur nāca smelt ūdeni. Un tad Jēzus teica viņai, kad ja viņa dzers no tā ūdens, viņai vienmēr tagad slāps, ja? Bet ja viņa dzers no tā ūdens, ko Jēzus dos, tad viņai nekad neslāps. Un ja mēs lasām arī tālāk Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus runā, kur farizēni raksta mācītāji, ja, tad cilvēki, jūdi teica, ka Mūzes ir devis maizi no debesīm, ja, tad ēduši, viņi ir eņģeļu šo maizi ēduši, ja, tūkstnesī. Bet Jēzus saka, ka viņš ir īstā dzīvības maize, un ka katrs, kas ēdīs, no viņa nekad neslāps un neslāps. Un tad man ir tāds jautājums, pēc kā tad mēs vairs neslāpsim, vairs neslāpsim. Ja mēs skatāmies uz samārieti, samārietai bija vairāki vīri, un 4, ja nemaldos, un tas vīrs, kas viņai jau bija, ja, tas nebija viņas vīrs, tad viņa dzīvoja tā kā ārlaulībā, tad viņa bija praktiski laulības pārkāpēji, un tad es saprotu to, ka viņa bija izmocīta sieviete, ja viņa dzīvoja grēkā, grēks, viņu vienkārši ēda. Kā Pēters saka, kad grēks viņš karo pret dvēseli, tad Jēzus saka, ka tad, kad šī samārieta nāks pie Kristus un dzers no viņa, viņai nekad vairs neslāps grēkot, viņai nekad vairs neslāps pēc pasaules, un Kristus ir tas, kas apmierinās viņas dvēseli. Un arī par šo maizi, ja, kad tas, kas ēdīs no šīs maizes, ja, tas nemirs ne mūžam. Un vienkārši es gribētu, lai nav tā, ka 2 cilvēku viedokļi, vai tur manam brālim viedoklis vai mans, bet viņam vairs neslāps, un es tā īsti nesaprotu, pēc kā viņam vairs neslāps, bet man slāps pēc Kristus, un es viņam arī uzdevu jautājumu, vai tad, kad tu nāc pie Kristus, tev vairs neslāps viņu slavēt, viņu lūgt, meklēt viņu vaigu, viņam kalpot, pēc kā tam man vairs neslāps. Es saprotu, man vairs neslāps pēc pasaulīgas dzīves, man vairs neslāps dzīvot kā šim pasaules cilvēkam. Un es arī, piemēram, personīgi, ja es neesmu palūdzis, ja es neesmu palasījis Bībeli, ja, tad praktiski es jūtos vājš, un tie vecie grēki, viņi vienkārši pamazām tev tā kā grib ielīst tavā dzīvē, un es saprotu, tad, kad es lūdzu, tad, kad es lasu Bībeli, tad, kad esmu viņa tūmā, es kļūstu stiprs, un viņas spēks, un viņas svaidījums ieplūst manī. Un šis brālis saka, ka viņš ir iepotāts Kristu un viss jau viņam plūst, kas saka, viss jau plūst, dzīve brīnišķīgi, priecēties tautieši. Bet es domāju vienkārši, tas ir mans attiecības, katram ir savas attiecības ar Kristu. Varbūt kādam nav vajadzīga lasīt Dievu vārdu, nav vajadzīgs lūgt, un viņā viss jau tur ir, viss jau tur iekšā ir. Un neko nevajag vairāk, un viss ir brīnišķīgi, bet es vienkārši esmu ar viņu, un es zinu, ka viņš ir tas, kas dod man spēku, un tas viss atnāk vienkārši tad, kad esmu viņa tūmā, viņa klātbūtnē, un staigāju viņa ceļos, un kad es katru svētdienu esmu draudzē, kad es filmēju, kad es kalpoju viņam, kas veltu savu dzīvi viņam, tas dod man prieku manai dzīvei, tas dod jēgu manai dzīvei. Tā kā esiet bagātīgi svētīti, lai Dievs jūs svētī šajā dienā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es gribētu arī, lai jūs uzrakstat vienkārši man kādu komentāriņu vienkārši, kā jūs domājat, pēc kā tad mēs vairs neslāpsim, pēc kā mēs vairs neslāpsim. Kādas ir jūsu domas, kā jūs to redzat, kad gaida arī jūsu atbildi, un Dievs jūs bagātīgi svētī. Jēzus Kristus vārdā. Es to lūdzu, debesu Tēvs, tiešām, ka mēs staigājam Tavā gaismā, ka mēs staigājam Tavā godībā, un ka mēs staigājam Tavā mīlestībā, Tēvs, un debesu Tēvs, un runā, kungs, katru mūsu sirdī apgaismo, debesu Tēvs, jo zinu, ka Dieva vārds nav patvaļīgi iztulkojums, bet pravieši, jā, viņi runājuši svētā gara svaidījumā,
Un es zinu, ka tu esi tas, kas ir šis logos, ir vārds un ir rema, ir atklāsme par vārdu. Un es lūdzos, Tēvs, atnāk atklāsme, kungs, tevis Tēvs, katrā no mums par to, ko tu esi rakstījis šajā vārdā, lai tas mūs apgaismo, lai tas mūs vada, jo tavs vārds ir mūsu dzīvība, tavs vārds ir mūsu gaisma, kungs, uzrunā mūsu katru Jēzus Kristus vārdā. Āmen.